Nu, sakiet, vai tad jūs paguvāt padejot, iepazīties, klausīties ar mūziku, kas ir neatņemama restorānu sastāvdaļa? Jā. Mūzika es dabūju katru dienu, katru pāris stundas, un, piemēram, tajā pašā Havanā, ejam pa ielu, tur cilvēks, ko mēs jau bijām satikuši iepriekš, tas mūs uzvelk augšā pa trepītēm. Tā tur bieži ir kāds mazs restorāniņš. Un tajā restorāniņā bija tikai viena istaba un bija balkons. Un tur spēlēja 3 cilvēku mūziku un dziedāja. Un priekš mums iznāca, ka tikai priekš mums pavāra nāca ārā no virtuves, tā dejoja ar mani. Kaut kādu iemeslu dēļ izdomāju, ka viņai ar mani jādejo, aizmirst uztaisīt visu ēdienu, kas viņai bija tas izpīd. Bet tā tur visur, un tev uzlūdz cilvēki dejot. Un tu arī nevari noteikti pateikt nē, jo... Jā, nē, tas būs bijis, jā. Mūzika ir visur. Mēs braucām no Havanas uz Varadero, mēs braucām arī ar autobusu. Un tad tikko tu kaut kādā pieturā, nu, zini, kā kādām vajag meitenes pa labi, zēni pa kreisi, tu esi apstājies it kā pilnīgā nekurienē apstājies, tik un tā, tur zem maza lietusardziņa 3 ģeki sēž un spēlē. Jebkurā vietā, kur tu atrodies. Arī tad, kad pa labi vai pa kreisi, ir arī mūzika. Nē, tas ir fantastiski. Un sākumā es teikšu, es tā kā kautrējos, kad man lūdz dejot, nu, kad viņi jau dejos labāk. Bet tad tas tev pazūd. Tur ātri, tas ritms iesēžās kaulos.